Nu, Uģī, virslīgas bronza. Stāst, kāds sajūts? Ļoti patīkami pirmām kārtām. Paldies komandai, trenerim, Zīgim, protams, visiem par šīm emocijām. Un neaizmirsīsim par fantastiskajiem faniem. Par spēli noteikti bija ļoti grūta spēle, emocionāli pēc 10-3 uzvaras. Šodien pratām apspēlēties. Ļoti patīkams emocijas pēc spēles. Tagad ir pēc smagas spēles. Stāst, kāpēc tik šausmīgi atšķirīgas spēles arēnā liekas, kur vajadzēja būt sarežģītāk, bet atbrauc tev uz Jēkabpili un beigās izrādījās tu esi tas, kurš var mūs izvirzīt vadībā šajā spēlē? Manuprāt, Jēkabpilī vienmēr ir bijis grūti spēlēt. Es nezinu, šeit ir tāda atmosfēra, aura. Bet arēnā par spēli, arēnā mēs arī aizbraucām dienu iepriekš, pagatavojāmies. Jēkabpils brauca spēles dienā, nebija uz tā saguma trenējušies un mums bija tāda neliela priekšrocība. Bet arī es domāju, šodien apspēlējām ar savu spēli. Arī nedaudz uz emocijām paņēmām un nežēlīgs prieks, ka izcīnījām uzvaru. Jā, tad jau tagad sezona beigusies, varbūt vari bez filtra pastāstīt. Pēc 0-1 iedzinējos puslaikā, ko Vitālijs teica garderobē. Sākumā es varbūt neteikšu, ko teicu, bet bija tāds ļoti dusmīgs. Noteikti vajadzēja arī pateikt mums kādu skarbāku vārdu, kurš viņš izdarīja, bet pēc tam jau mierīgāk aprunājāmies, izrunājām, kas uzbrukumā jāpielabo, jo aizsardzībā mēs diezgan labi darbojāmies un viņiem tie momenti nebija tik daudz. Un tieši uzbrukumā bija tas, kas nedaudz kliboja, tieši realizācija. Jā, labi. Paldies tev, Uģi, lauši iet svinēt, fočēties, apsteidz vēlreiz.